aproksimācija ar linest funkciju. Ko mēs šeit redzam? Mums atkal ir doti dati par peļņu dažādos mēnešos. Teoretiski tas nav būtiski, ko mēs te redzam. Ko mēs uzreiz varam pateikt? Mēs varam pateikt, ka mums ir lielas problēmas, lai šo grafiku attēlotu. Jo mums nav šeit periodu. Te ir dienas. To mēs varam pamēģināt labot. Vienkārši šādā veidā uzrakstot, ka te mums ir periodi. 1, 2. Lūk šādi. Jo dienas mēnešu nosaukumi nevar būt kā iemesls tam, kad kaut kas notiek. Mēs vienkārši uzskatām, ka ir savā ziņā tendence pa gadiem. Tagad mēs to varam pamēnešam, tagad mēs to varam skaisti uzzīmēt, arī izmantojot skater grafiku. Lūk šādi esam ieguvuši mūsu graficiņu. Tā ir mūsu peļņa, mēs vienkārši gribam to aproksimēt. Un tad varbūt ja būs iespējams, arī prognozēt. Ar ko ir jāsāk? Pirmajām kārtām mēs redzam šo funkciju, un ātrākais veids, kā to izdarīt, ir ar trendline. Ja? Manā gadījumā tas izskatās šādi. Šeit ir jānospiež šo plusiņu. Trendline, jāizvēlās more options, un tad parādās izvēlnīt, ja, lūk šādu, te man jāizvēlās otrās pakāpes polinomu, un jāpalūdz uz grafika arī funkciju. Lūk, ja, ļoti vienkārši. Desktopsā to dara tāpat, pie layout izvēlnes būs podziņa trendline, un izskatīsies tas trendline, lūk, tāpat kā šīs loks. Esam atrisinājuši šo uzdevumu, esam atraduši A, B un C koeficients. Bet tā mums bija grafiskā aproksimācija. Mēs gribam atrast to pašu, bet izmantojot linest. Kā mēs to varam izdarīt? Pirmām kārtām, kas ir linest? Linest ir regresijas funkcija. Linest nesaprot matemātiskos pierakstus. Tā nesaprot, ka tā ir otrās pakāpes funkcija, otrās pakāpes polinoms. Ko domā linest? Linest domā, kad mums ir kaut kāds rādītājs, y, kas ir atkarīgs nevis no viena x, bet no diviem mainīgajiem x1, x2. Un formula izskatās a reiz x1 plus b reiz x2 plus c. Lūk, šādi tas izskatās. Redzam, līdzīga lietiņa, vienīgais linestam x kvadrātā un x savā starpā nav saistīti. Tie ir divi pilnīgi dažādi elementi. x2, x1. Šādi. Bet mēs saprotam, jā, ka x2 īstenībā ir parastais x, mūsu gadījumā tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ko mēs arī skaisti pārkopējam. Šādi, shift un set. x1 ir nekas cits kā x kvadrātā, ko mēs arī tikpat skaisti pārrakstam. Lūk, šādi. Vēlreiz, kas šeit tikko notika? Linest nesaprot matemātiskās funkcijas. Tam liekas, vai tagad, kad mēs viņam visu ievadīsim, tam liksies, ka mūsu peļņa ir atkarīga no diviem mainīgiem x2 un x1. Savā starpā šie mainīgie nekādā veidā nav saistīti priekš Linest. Ko dara Linest? Linest atrod šos koeficientus. Un, kā jūs redzat, tie ir trīs koeficienti. Tas nozīmē, ka, lai dabūtu rezultātu, man ir jāiezīmē apgabals ar 3 šūnām. Svarīga lieta, pirmkārt, ir jāiezīmē tikai rindā. Otrkārt, cik daudz ir jāiezīmē. To mēs ļoti vienkārši var aprēķināt. Mainīgo skaits plus 1. Ja man ir 2 mainīgie, tad man ir jāiezīmē 2 šūnas plus 1 brīvajam loceklim. Rakstam iekšā Linest.
rakstam iekšā lainest, un šeit mēs redzam, ka pajautā zināmie y. Zināmie y ir peļņa mūsu gadījumā. Zināmie x, kas ir zināmie x? Zināmie x ir mūsu mainīgie. Mūsu gadījumā tie ir 2 mainīgie. Lūk, šādi. Tālāk ir kvadrāti iekrasts, nozīmē, ka to var arī neievadīt. Mēs nospiežam, varam iekam Ctrl-Shift-Enter, jo gribam uzreiz 3, Ctrl-Shift-Enter. Un, lūk, redzam mūsu vērtības. Un tagad uzmanīgi. Šeit arī jāsaprot, kas tie par koeficientiem. Ka 3 minus 3,68 nav domāts pirmajam x, tas ir x-am, kas ir pirmais sarakstā, tas ir domāts pēdējam sarakstā. X1 ir ar koeficientu minus 361, x2 ir ar koeficientu 47 un brīvais loceklis ir 98,67. Tagad paskatāmies. Ja mēs būtu iezīmējuši lūk šādi 5 uz leju, 3 pa labi, un uzrakstīšu to pašu lainestu, vienīgais mēs ieliktu nevis pie konstantes, bet gan pie statistikas, redziet, otrais samikals, pie statistikas būtu ielikuši true, šādi, Ctrl-Shift-Enter, tad mēs iegūstu papildu statistiku par mūsu rādītāju, par mūsu koeficientiem, ja, un lūk, šie 2 skaitlīši jums ir pazīstami. Šis ir r kvadrātā no grafiskās aproksimācijas, un šis rādītājs ir SSR kļūda, šis rādītājs ir SSR kļūda, redzam, arī ir 0, jo ir ideāli pareiza funkcija, pilnīgi der mūsu vajadzībām. Lūk, no tā iziet ļoti vienkārši lietiņi, kad atkal arī šajā uzdevumā ticamības intervālu nevar noteikt, jo funkcija ir ideāli pareiza. Un, ja es gribu prognozēt, vienīgais, ko man ir jāizdara, man ir jāpavalk šo lietiņu. Ja, tā, godīgi sakot, jāpavalk šo. Šādi. Un ir jāuztaisa aproksimācijas funkcija. Aproks ar mūsu izstrādāto vienādojumu f4 reiz x2, ja? X tas ir x1, tas ir lūk šis skaitlīts, plus 47, f4 reiz x2, tas ir šis skaitlīts, plus f4, lūk šādi. Un pavalkot pa labi, mēs iegūstam esošās vērtības. Un lūk, šie 2 skaitlīši, šie 3 skaitlīši ir nekas cits, kā mūsu peļņa. Un es atkal varu paņemt manu grafiku un ievietot tur, select data, add, prognozi. Un x vērtības ir šie skaitlīši, ja, un y vērtības ir šie skaitlīši. Un lūk, parādās mūsu prognoze nākamajiem 3 periodiem. Ja, ok. Šādi. Ja mēs gribētu uzzīmēt tomēr ticamības intervālu, un uztaisīt to tā, kā parādīts šeit attēlā ar šādām bultiņām. Kā to var izdarīt? To var izdarīt ļoti vienkārši. Jums vajadzētu savos ofisos layout izvēlnē sameklēt aiz trendline pogas nosaukumu error bars. Un, ja jūs izvēlēsieties, ja nospīsiet to podziņu, tad jūs redzēsiet, ka jums parādīsies lūk šādas lidmašīnītes, ja, un nepieciešams gadījumā varat izdzēst nevajadzīgo dimensiju. Mūsu gadījumā mums jāatstāja tikai šī lietiņa, un redzam, ka esam ieguvuši to, ko mēs gribam. Tad, kas ir tas, ko mēs te parādījām? Tas ir ticamības intervāls, ņemot vērā standarta kļūdu, matemātisks rādītājs. Jūs varat iestādīt arī kādu savu vērtību, ja, bet redzam, ka tad ieskatās uz izmēriem, pie standarta kļūdas kaut ko tomēr tas mums parāda.
Ja, šādā veidā. Kaut gan pēc mūsu dotām formulām, kas mums ir dots, ticamības intervals ir vienāds ar 0, jo mēs esam atraduši ļoti precīzas aproksimācijas funkcijas.